Pirmais lasījums katram uzvedumam ir ārkārtīgi svarīgs brīdis, jo tā ir pirmā reize, kad radīto materiālu, šī gadījumā manu gaismas uzvedumu libretu, mēs visi kopā lasām pirmo reizi un visi kopā noskaņojamies uz tās pareizās un vajadzīgās nots. Un es esmu ārkārtīgi gandarīts, ka mūsu veidotajā uzvedumā faktiski tas ir tāds ģimeņu kopdarbs, jo mums ir 4 ģimenes, kuras kopīgiem spēkiem veido šo uzvedumu. Tātad Inga Misāne Grasberga un Gundars Grasbergs uzveduma balsis, tātad viņi stāstīs visu šo eposu tekstu, un viņiem ir ārkārtīgi svarīgi šai pirmajā lasījumā jau sajust kaut kādas noskaņas, kā es to redzu. Signe Aizupiet un Jānis Aizupiets arī būs mūsu balsis, bet viņi ar savu veidu tādām specifiskām vokalīzēm iezīmēs to, ka šie tēli ir klāt esoši. Tas tāds interesants piegājiens. Tad vēl viena ģimene mums ir Kristiāna Pauliņa un Oskars Pauliņš. Oskars, protams, ir mana labā roka gaisma mākslinieks, kas tad uzburs visu šo emociju pasauli ar gaismām. Kristiāna savukārt mūsu projektā ir atbildīga par visām sabiedriskām attiecībām, par reklāmām, par ziņām, ko jūs saņemat no mums. Un vēl viena ģimene esmu es un mana meita Sāra, jo Sāra piedalās visu šo stāstu filmēšanā un arī dažu reklāmu veidošanā. Tad ārpus ģimenes, bet principā kā visu mūsu kopīgie ģimenes bērni ir Toms Zeļģis, un Toms ir video mākslinieks, kurš 2 objektos veidos milzīgas video instalācijas. Savukārt Baiba Zaltsman ir mana labā roka uzņēmumā, viņa strādā pie manis un viņa atbild par visām pārdošanas lietām. Un savukārt Ieva Kraule būs aizskatuves, jeb liktendārza galvenā menedžera tur uz vietas novembrī. Klāt nebija vēl viena svarīga persona, jo viņa diemžēl atradās ārzemēs. Tas ir Armiņš Jukšs, mūsu tehniskais producents, bet ar viņu, protams, mēs esam satikušies un visi izrunājuši. Un man liekas, ka šis pirmais lasījums mums pagāja tādā ļoti radošā gaisotnē, sajūtot visiem kopā, ka mūsuprāt, mums ir izdevies radīt libretu, kas izstāsta šo stāstu.